Piemēram, ja tu pasties filmā Kira, tur ir tas brīnum puisītis, kurš nu jau pilnā mērā sevi iemieso to asimilēto pārcilvēcisku spēju, nu pēc tos vēlēšanās būtībā izraisīt atomsprādzienu, jā. Nu, kā minimums. Tas ir tikai brokastīs, ko viņš var izdarīt. Nu, viņš principā visu telekinētisko, psiko, whatever, kinētisko, visu, kas vien tev ir ienāk prātā, nu tas viņam citur. Vienkārši ņem un daru, jā. Nu, tāds supermenšs, tāds īstākais. Un viss tā jau ir tautas folklora jau kaut kādā ziņā, jā. Tāda moderna folklora. Ok, labi, te būs atkal tas Latvijam headbashings, bet, nu, piemēram, kad es mēģināju kaut kādu ekvivalentu modernu folkloru Latvijā, kaut ko līdzīgu Kiras puisītim. Vienīgais, kas vienāds prātā, bija Šlesers. Un tas, ka viņš ir tā kā kaut kas arī tāds, nu, kaut kāda fanātiska vaiprātīga enerģija, jā, bet nu, labākais salīdzinājums, labākā metafora bija buldozers. Nu, tā kā, kungs, viņš vienkārši var uzbraukt virsū lietām un viņas apgāzt. Wow!